Pilsētas vides pētnieku biedrība Grausti piedāvā video no pazemes patvērtnēm un bunkuriem. Tātad tā, atrodamies pie bumbu patvērtnes, netālu no Rīgas. Un pagaidām neatrodamies viņā, jo ir viena problēma. Patvērtne ir applūdusi. Ūdens līmenis nav ļoti dziļš, bet ir diezgan dziļš. Un, principā, doma ir tāda, ka mēs to bumbu patvērtni atsūknēsim, lai viņā varētu iekļūt normāli sausām kājām. Skatīsimies, kas mums no tā izdosies. Tā, pumpis ir sagatavots. Mēģināsim kaut kā savienot viņu ar cauruli, kas jau iet. Un tad skatīsimies, kas no tā viss sanāks. Nu, jaunais cilvēki, pastāstiet, ko mēs tagad darīsim. Ko mēs tagad darīsim? Tagad beidzot ir sataisīta mums elektrība. Mēs mēģināsim palaist sūkni, lai mēģinātu izsūknēt augšminēto bunkuri. Nu, gatavs? Jā, davai. Šādi notiek bunkura atsūknēšana. Nu, ko tu labi pastāstīsi mums? Jāiet pamērīt ūdens līmenis.
Jāpārbauda, cik daudz esam izsūknējuši. Ko tev vajag lukturīt? Jā. Man liekas, ka viņš ir Kaut kur šeit. nekur. Ko tu vari pastāstīt, kā tev gāja šodien varbūt? Tā, lai sargu 2,5 stundas. Normāli. Pagaidījās mums kaut kāds puļķis. Puļķis ir rekur, jau. Reku pagaidi. Nu, kā mums mūsu sūknītis sūkne? Nu, centimetrs ir no iepriekšējās reizes, kad pirms pusstundas bija. Jā, nu vēl ir laiks pavadīt šeit. Tagad ir 7:30 vakarā. Gan jau vēlāk turpinājumā ziņosim, kā mums veicās. Es domāju, ka tas būs pēc pusnakts. Būs iespējams tur iekāpt. Tagad ir cik? Tagad būs. Nu, bišķiņ zem ceļa. Zābakiem vēl netiksim. Domā? Paskaties. Netiksim. Pārbaudām. Šitie paši garākie, ja? Nē, man ir paši garākie. Nu, tieši līdz ar precīzi. Nu, vēl stundas 2 un mēs varēsim Vēl stundas svilkodam 3. iet. Un tad mēs varēsim lēnām varbūt skatīties. Tā ir pagājušas 6 stundas. 6 stundas. Un ūdens līmenis ir krities tik, lai Roberts varētu, mūsu brīvprātīgais, ieiet iekšā bunkurā un apskatīties, kas tur notiek. Zāle drusku maza. Tas tā kā Černobiļā, tie bioroboti. No, tagad pats kritiskākais moments. Vai nu būs vai nē? Vai nu būs vai nē? Nu, zin, ka nebūs moments. Vēl nebūs. Tas augšējais jāgriež. Tā truba ir augšā. Augšā, jā. Šitā? Augšējā. Apakšā ir lata. Te nav te blecis. Nu jā, tur kādu laiku ir bleķis, tad tas pašanieks savienojums tā jāvar vaļā. O, griežās, es redzēju. Nē, viņš nav jāgriež, viņš ir tur tā katru ģipiņu uz savu pusi jāpaskot. Nē, tu paņemi tās austiņas, Varbūt tā, ka- kopā vienā virzienā. Nu kā vienā virzienā? Un šitā ir ciet, vai tā ir vaļā? Šitā ir cieta. Nu, tad tā otra ir vaļā. Viņš nav daudz tikai, kad viens no otru. Ir. O. Bet tur kaut kā... Augšē, tevi jāņem augšējā. Vo. Tur kaut kā grāta. Mūsu varonis. Bet tev vajadzētu tādu šito atslēgt un uzreiz pielikt to. Nu jā, nu, tā jau arī domās. Nu, pamērīsim, vai tas gals, nē. Paņemties tev pumpu galvā. Es izslēgšu pumpu. Neslēdz labāk. Kāpēc? Vēl neslēdz. Dabūsim viņu ārā, lai laiks neiet slidumā. Nu jā, katru sekundi dara. Katru minūti 416 litri mums maksā. Lē, nāc, nav. Ir mašīnā. Vajag gazi? Ja nevajadzētu neprasīt. Nē, ja vajag, es ir aizsīt. Nu ilgi apspriedīs tagad. Rītīgi ilgi apspriež vai vajag. Lūdzu, tā mums aizskries, arī novelc botiņas. Aizskries tās vajag. Ja tie būtu Jāks klausies. sekāk vai? Paskaties, cik tālu bunkurs iet, negrib? Blē, negribu! Nē, te rītīgi labi būtu tā pārnēsājumā savu un šita nolikt. Uzkarsējās un visu lielo prieku izstaigā visu bunkuru un iet karstēties atkal. Kvarto tur sikot to... Topshopā tāda ir nopērkama tāds maiss, tāds ielien iekšā un karstējies. Vajag šito te, kā viņi sauc to... Nu, ar ko tēju vār to... Spirāli. Nu jā, vienkārši... Uzsildīt, jā. Ieliek bunkurā vienkārši un jau pēc kādām pāris minūtēm viss izvārā. Galvenais pašam stāvēt ūdenī, ka spirāli liek iekšā. Vai ar žiletai mēģināt uzvārīt? Divas vārds, jā, žiletē. To gaismu nevajag kaut kā? O! Noslēgt ārā? Ko? Nē, vēl es Pumpi. domāju. Tā
katru sekundi. Tā trumba ir jāiztaisa. Nu jā, jāpavalk uz ārā, tā lai nav liek līkumu. Jā, bet viņš jau tas mums būs jāliek tur. Nē, izdarīsim visu. Reiz silti kājas ārā. Pašītā jau ieskrien. Sarkans kājas. Liec kājas uz kapotu, ne, bet uz motoru. Davai, ejam to trupu. Vairs ne. Davai. Tātad prātīgi ar šito trūku arī vispār jāizslēdz. Vai paliek. Vat reku tas ir vaļā. Tā kā jādvien ūdenī, tā pasauc. Reiz vaļā. Nu, tā paņem izvelc tagad tikai to trūpu. Pēc tam samauks, ja viņš tur maucās galīgi. Tur vajag skatīties, kas tur lejā. Paņem ārtu. To trūku. Stop. Davai. Tik tālu. Vēl. Mierīgi, vēl. Vēl. Ir tik zāles? Jā. Pagaidi, stop. Šito galvu mēs virsū dabūsim. Nu, kāpēc, lai nedabūtu? Viņš ir tāds pats. Jā, viņam jāpārkārt. Vienīgi... Nē, varbūt tā zin, kā kaut kāds cits standarts. Nav, viņi visi vieni standarti. Kos. Kaut kāds kols. Pagaid, vēl nē. Mums tagad jāizdomā, kā mēs darīsim, lai mums pēc tam pietiek. Mēs varam... Nu kā, to balto tad uzreiz tad vēl cārā, nu? Pagaid, baltā nav jāvēl parādā. Ejam tā, nāc, skaties, tad ir galā pieliksim šito. Ja vajag, ja nevajag, labāk nelikt. Vajag. Jo īsāk trubi, jo labāk ir. Neiet, vajag. Arī tā metāliskā nepalīdz. Nē. Nu, tad jāliek, tas ir apakaļ. Nu, tev vēl liekam šito apakaļ. Un tagad galvenais, lai džaus sapast. Tādu pašu. Un šitam būs labāk arī, jo gals nebūs saliekts, viņš būs metāla. Tagad vēl kāds tur jātrāk. Tikai tu trubi, tad vajadzētu visā garumā. To mēs iztaisnosim. Negriež apakaļ. To mēs iztaisnosim. Negriež apakaļ. Viņš to kantiņu tagad. Tā, mēs varam celt viņu apakaļ? Jā, davai. Tagad vajag maksimāli tuvu pretēm. Jā, pieliec viņu Roberta malē tuvāk. Cik tik vajag šitā labajā. Šitā? Jā, uz labo pusi. Nu. Davai mēģinam. Pasties vēl augšā, tur normāli? Nu, cik es viņu atdīju? Nu, principā necik. Pagaid. Viss! Nu, var slēgt? Davai! Galvenais, lai ierosim ieslēgt. Jā.
Pēc 9 stundu cītīga darba beidzot arī varam mēģināt iekāpt. Un kādas sajūtas? Bieži. Galva no lesības. Nu, zini, ka var jau iet normāli, ne? Nu, es uz pirmsgalienēju. Ā. Sūknis vēl joprojām strādā. No, dziļāks? Es jau piesmēlu. Ir, jā, pilna kāja. Es... Lēnāk jāiet. Kāja pilna. Es negribu viņus otrais priekšā. Pagaidu. Durvis ciet? Tur otrs durvis. Un durvis ar numuru 8. Bet viņas ir ciet? Tas vaļā. Tās durvis ir šitā, te. Šitās ir tā, tās ir šitā. Var redzēt, te cipar 8. Bet viņas ir vaļā. Tas vaļā. Ko mēs no tā secinām? Uz šito pusi aiziet vēl ir tāda pati telpa, kas ticamāk tikot gara. Un aiziet gara vēkans, man liekas. Vēl viens ir piesmēles zābaks. Bet nebija traki. Šķiet vairāk. Nu, un jūsu komentārs Vēl jāgaida. pēc 9 stundu darba? 9, vai ne? Jā. Vajag maz. Tā kā es teicu, vieniem, diviem nāksies pasēdēt. Nu, sēžam, ko darīt? Nē, nu, jo šitā iet nav. Nav vērts. Nākot vēl tik tālu tikai. Nu, es tiku uz, ja teikot, sūpi. Var tev teikt, ka 2 centimetri zāba nav. Es paspēju, ka nav sūpi. Vienkārši, ja tu tiec, tad es arī tas sākās spriedis. Un redzēt, tev jau tagad tev līdz tiem. Andri, tu ziņo, jā? Ja kā tā mums paliek? Man baigi grūti, es filmēju. Te pa malu ir tie apmetumi vēl. Jā. Mārim labākā ir bīstami. Jā. Nu, tad ir jau redz daudz. Mums cauri, kas tur notiek. Ir kaut kāds plāks. Zini. Tur zini uz kā burbuļuši, jā. Tur jau redz jau slēdzis. Tur graskoties. Loks. Uz otru ies mēģināt, jā?
Labā kāja. Kas tur ir? Te ir tālāk tas pats. Viņš tā savietoja. Un tad tur tunelis iet tāds tā kā, ja? Jā. Ārā lietus sāka līt. Stipri? Nu, tā. Pulkstens ir naktī 1, bišķiņ pāri 1. Drīz būs 12 stundas jau. Kas tur ir? Ārts lumpāra vērts, ne? Es nevaru. Iekāpt nevar tamburā, ja? Nu, nekāptas, ne? Redz, Apmetums. bet kāpēc man liekas, ka tur beidzās? Pagaidi, nē, pagaidi. Ja tomēr nesavienojās lūko. Nu, pagaid, tu spīdi nesrādz no lūku. Tu redzi? Jā. Spīdi vēl. Mēs uztīrīsim. Jā. Nu, pēc 9 stundu atpūtas esam atgriezušies patvērtnē, lai turpinātu viņu atsūtnē un pārbaudam ūdens līmeni. Un ūdens līmenis nav pacēlēs nemaz no pagājušās naktas 2, kad mēs beidzām viņu atsūtnē. Pagaidi, tu pārāvi? Jā. Bija ārā? Bija bišķiņ ārā. Apgāzās sūknis, pagaidi. No šitā ir normāli? Šitā ir labi. Normāli. Un aizies.
Ir. Aiziet. Nu ko? Vēl kādas stundas 12. Un varbūt tiksim sausām kājām iekšā. Nē, nu, panākt pienācis klāt nav, tas ir pozitīvi. Jo naktis reiķini 9 stundas, viņš te varēja pacelties atpakaļ. Klāt tātad nē. Nu, kaut kas. Viņš tālāk varbūt, ne? Nē, ka viens kaut kāds plastums. Nē, jā. Nē, nu, bet pēc, nu. Paskatīsies, kāds augšais spiediens. Tas spiediens būs labs, tad. Pa malu. Ja tu tas vienkārši... Nu, tas ir galvenais skaties. Tā ir. Jā, skaties, nu, zābaku augstumu. Man ir tā. Es cenšos. Tātad mēģinājums kurš? 5? 3? Nē, varbūt arī ne. Es kā ūdens vismaz zābus par kājas. Jā. Tā viņš mēdz darīt. Tad padomāt, kas notiek, ja viņš būtu dziļā. Par punktim ir itteikti kā redzams. Es to ļoti bezinu pēc tam bedrības izrēdāšanu. Sīkās vispār. Tas punkts ir pārvietojas. Nu jā, uz riteņiem, jā. Jā. Es tavu zābaks īsti neredzu, man lukturīts baigi vājais palicies, baterija jāmaina. Bet zini, ka ir seklāks, man liekas, ne? Šitiem zābiem... Ko tu neteiksi, jā? Ģipa, jāviens, mēs 12 stundas sūknējam, jā? Nē, ir seklāks, nē, nav zini. Ko tu, Lēl, domāji? Skatos. Vai var tikt? Mēs skatos, ja nakti dziļāks, un man pašā nav. Uz pirkstili. Un ir? Repetēs, ja redzēt, ka ir uzstāt. Tev tiešām īsti zaļības pastāv. Viņš varēja patāt. Nu, tur jau sekls paliek. Tur kaut kāds metāls bija, jā? Jā. Nu, liekas, ka zābaki ir reāli cauri. Kāpēc? Tas siltums apņem zābaki. Jā, tas ir normāli. Nē, tas slapjums tev tikai liekas, jo viņa augsti paliek. Jā, tā ir. Liekas, ka tev ir reāli zābaki. Pār 1 centimetru. Nu, kā? Damburā ir kaut kāds koks. Atliek kaut kāds sīli. Paskaties, uz kurien tas vats aiziet. Es vārds aiziet kaut kur. Nu, un tiks tamburā. Damburā tiks, jā. Vēl tiks. Steigas liesas, te ir augstāks. Galvenais lēnām, nesteidzoties. Jā, nesteidzoties, nu tā, lai redz savas kājas. Mums vēl kādas 4 stundas te ir droši. Es redzu šito te ūdens motorā. Un nebaidīsim, piemēram, apakums nokatīs. Jo Latvijā Robert kaut savai ir. Kas ir šitas? Tā ir kaut ko redus iet. Nu, Māri, tiec tālāk. Jā. Tas ir tiešām ļoti. Tā es tagad esmu tik garajā meiteni.
No? Te ir liela telpa. Bet drīz būs, jā? Dīzelīts, lielais, sakara telpa, ventilācija telpa. Jā. Kas vēl? Mācību klase, komanda punkts. Šitā te kaut kāda načaļņika kabinets. Avārijas izēja, kas ir aizbērta. Vēl viens kāpnes. Kāpnes uz augšu. Vienas? Vienas. Kurām vēl nāca gaiss bija caurvērš. Jā. Viņas bija vaļā? Jā. Jā, tur bija caurvērš liels. Un telpas ir Daudz, jā? ļoti daudz. Ir tā, ka iziet ārā līdz ceļam, jā? Jā. Super. Vēl gaidu komentārus. Mēs pumpēsim viņu ilgi. Plānu neatradāt? Ir plāns. Numurs, patvērtnes? Nē. Tur ir kaut kāds rakstīts, Ļeņins ir rakstījis, ka kaut kas tur ģipa tur. Kaut ko pa varu. Jā, ka var tur kaut kāds rakstīts Ļeņins. Un tur ir tik dziļi. Ja tu tiec tur. Lieta būs tāda, vajadzēs sūkni nes tālāk. Var teikt, ka šeit ir visdziļākais, jo tur nav tik dziļš iekšā. Jā. Aha. Sūknis būs jānes tālāk, tāpēc, ka viņam saka silta augšu. Viņu vajag dziļāk. Bet to tu lītās pagaidi, lai iznāk ārā lelde, un tad pārspraudīsim visu labi. Mans galvenais komentārs laikam tas, ka tur nenormāli skaisti. Skaisti? Jā, ļoti skaisti. Tēņi tur viss ir apakšā, viss kaut kāds lietas, kas liecina par pagāju. Tas ļoti interesanti. Izzakts nekas nebija, ja? Nē. Ar maziem zābakiem tur pat iekšā var ielīst. Šitai, ja tu tiec pāri, tad viss, tas tur ir. Vai tur ir smuki? Bija ēk 12 stundas sēdēt. Tur ir tā kā rērā. Vai? Es vajadzētu šito pievienot klāt. Gaid, tas lacīt. Cik tā man viņa nesna? Nu? Man šeit ir jāpievieno klāt. Nāc man augšā jāpievieno. Tad mēs redzēsim, cik mēs viņus kā tālu varam laikt. Cīnis ir kā vajadzēja. Es kā tur vadu būs. Lats pietiks. Nu, es domāju, es viņu nesīšu līdz tam pumpim. Nu jā, pastīsies tā, lai viņš ir atkal gandrīz līdz glābu. Mazo luktrīnu. Taču. Paldies. Tā, lai var atkal glābt augšu. Nu? Ko viņi šo trūdu paliek? Man ir nevēlas tik ļoti. Labi, darbojies. Galvenais, lai nav kāds maisīgs tāpēc. O, tur jau ir normāls dziļums, ne? Nu, vēl varbūt bišķi. Nu? Kā izskatās?
Rādi. Spīdini uz viņu. Nu tā viņš arī var palikt, tad nostabilizē viņu, lai viņš ir taisnīgi pie zemes. Otrais tā, paliec kaut kur. Tā trūka viņu lauž. Otrais ir pa lietu. Tā trūka lauž. Bet tur mēs neko neizdarīsim. Izdarīsim, mēs viņu varam Un novest. zini kā, viņi palika smagi, tad, kad ūdens ieies iekšā. Nebūtu labāk, viņi tiešām nesties tam bumpim, tad tev ir kur trubāts tutēt. Nu, davai. Vai? Jo trubi mums pietiek. Mums ir vēl viens poļus. Un tas vats aiziet uz avārijas izējai otrai. Aha. Nu, to trubi var uzmest augšā. Pagādi. Jā, man tik galvaš. Otrā pusē varbūt. Tur tā pāri. Nu, normāli. Izdevās? Pagaidi, neiet projām, paliek. Jā, viņš man ieraus iekšā. Jā, apēdīs. To trubu varbūt pēc cienu atstutai, ne? Ko saki? Es aiziešu paskatīties ar augšā. Viss kārtībā, jā. Līdz kurienām bija sakarauts. Līdz šitām pārkāpienām tagad ir kaut kādi 2 centimetri nokritušies, kamēr mēs neesam. Mums ir atdzesēta kola. Mums ir augā kola. Nu ko? Mans pirmais mēģinājums. Nu, tev komentāri. Pagaidām nav. Sekls. Lēnām jāiet. Atceries, tur ir bedra. Jā, es atceros. Es pirmā reizi es atceros. Nu, normāli. Sākt normāli vēsmu kājām parādīties. Jā, šitā liela netika ar maziem zābkiem. Nē. Nu, sūknis ir normāli. Ups. Tiešām nekāds slapens iet iekšā, bet tas ir augstums. Viņš var piemērdās viņu. Būs Paņemam varbūt? Nevajag. Nē, nu labi. Mār prātīgāk, Re, kur ir arī šahta. Tur es arī iekritu. Te apakšā ir tas caurums. Caurums dzīvi padziļinājumi. Jā. Tad tur to pumpu pēc tam vajadzēs tur jaukt. Kas ir? Man sāk kritiski palikt. Nebūs. Tev jātiek, ja jau lelda neiesmēt. Redz, re, kur ir šahta. Es redzēju, jā. Un tas padziļinājums, kur sūknēm tad stāja. Jā, uz ritenīšiem. Un arī paskaties, ritentiņi kustās. Ejam. Droši vien drīz Roberts zvanīs. Jā. Tad mēs būsim pašā. Nē, tā pie vietā. Nē, tad tur nebūs zonas. Nu, jā, šitiem zābušiem var iet jau droši. Nu tās ļoti arī aiziet, jā, tur. Tā bailīgi paliek. Nu, šeit tad bišķi dziļāks. Forši. Tā kā tamburs ir uz pirkstgalēm vienkārši. Mēs dziļi. Nu, redz, un te viss tajā paliek sekls. Nu, tad arī beidzot esmu. Es ticis iekšā. Jā, sekls, bet tā maziem zābakiem varbūt, ka varētu. Vihot.
Šīs ir labas. Nē. Jā. Tu domā? Bet... Jā. Ir. Šitam ir mācības labs? Jā. Načaļņika kabinets izlasa, kas tur rakstīts. Galva. Te var sadāt. Te ir koku brīdi. No načaļņika kabinets parkets gan jau. Otrais sekretārs. Pa kaut kādām lietām arī saprast. Priekšsēdētājs rajona kaut kāds varētu būt. Jā, četriem cilvēkiem vispār. Un tur kaut kāds galāja aparāts. Nezinu. Durvis. Lampiņas zem ūdens. Kaut kāds tablo bijis. Jā? Jā. Viņš tikai baigi dzina. Nu izsūknēs tad jau būs labi. Jā, es izjūtu viņu, bet viņš... Nē, neizskatās, mēs viņu sapratīsim. Un šitas ir rācija. Pa patvērumu, kur ir mikrofons. Līdzīgi kā Jā. 16. Te arī tur bija ietiekšā dziļāk. Jā? Jā, tur ir. Tur viņi aiziet, viņi avārijas iziet. Kur ir sakartātā. Jā, sakartā. Tā kā patvērtnes savā starpā principā bija savienotas un pilsētas galvenajam štābam bija jānodod informācija citām mazākām patvērtnēm. Tad patvērtnēs visās bija telefona centrāls, kas principā bija lieli telefoni, kur varēja ievadīt katras patvērtnes numuru un noskaidrot, kāds stāvoklis ir šobrīd vienā vai citā reģionā. Īstenībā baigi lielā. Ej, stamdurvīgi. Jā. Nu, komentāri. Andri? Līdzelīgs. Kamēr mēs vēl kamerā neredzam dīzelīt, ko tu gribi pastāstīt? Līdzīgs kā patvērtnē viens. Tikai tas viņa apkūsēs. Iedarināt noteikti, ka neizdosim šodien vēl. Kā citreiz. Bet, pilnā darba kārtībā. Viena no svarīgākajām telpām, vismaz mūsuprāt, bunkurā, ir dīzeļa ģenerators, jau dīzeļa elektrostācija. Protams, ja notiktu sprādziens, ir ļoti liela varbūtība, ka tika pārāds gaisa elektrolīnijas. Un ēkai, kā arī bunku patvērtnēm, tika norauta elektrība. Un lai varētu darboties gan filtra ventilācija, gan sildīšana, gan cits svarīgs sakariem un arī citām lietām paredzētas iekārtas, ir nepieciešams iekšējais enerģijas avots, kurš ražo elektrību. Tāds ļoti daudzās patvērtnēs bija dīzeļa ģenerators. Tas bija motors, kurš darbojoties uz degvielas, ražoja elektrību. Nu tā, kādreiz
civilās aizsardzības mācībās. Ar šo ceļu cilvēki ir kāpuši iekšā bunku patvērtnē. Laika gaitā gruntsūdens ir manām cēlies, kā arī pumpjas, kas bija domāti bunkura atsūknēšanai, ja nu gadījumā viņi aplūst. Nav izmantots. Un ūdens līmenis principā ir bijis līdz pašai augšai. Un viss ir bijis zem ūdens. Ņemot vērā to, var redzēt, ka visi informatīvie plakāti ir sabojāti. Mēbeles ir arī sabojātas. Metāliskās virsmas ir sarūsējušas. Bet tomēr patvērtne ir saglabājusies ļoti interesanti. Patvērtne atrodas vismaz 2 stāvus zem zemes. Tā ir viena lielā ieeja, kas atrodas zem mājas, kā arī viena ieeja, kas atrodas ārpus teritorijas. Kā arī patvērtnē ir avārijas izeja gadījumā, ja ēku zem, kuras tā atrodas, sagrauj, tad cilvēki, kas šeit slēptos no atomkara, viņi paliktu dzīvi un varētu tikt ārā un likvidēt sekas. Tātad šī briesmu istabā, kas izskatās ļoti interesanti un tādā pašā laikā diezgan draudīgi, pirmais ir tas, ko es te pamanīju. Gaisa temperatūra ir 4 grādi, kas nozīmē, ir nedaudz vēss, bet ūdens nav sasalis. Un principā šeit uzturēties ir iespējams jebkuros laika apstākļos. Protams, tādā brīdī, kad bunkuru izmantoja, šeit noteikti sildīja, un arī no cilvēku siltuma mācību laikā, pieņemsim, tiktu uzturēts tas silta temperatūra. Bet, principā, jā, šī visa iekārta, ar ko es iesāku, tā ir gaisa ventilācijas sistēma, kas saindā to gaisu, pieņemsim, ja ārpusē būtu notikusi katastrofa. Viņi laistu caur šiem filtriem, kas ir tādas līdzīgas tā kā parasti gāzmaksas filtri, tikai daudz lielāki. Un viņi bagātinātu, principā, visu bunkuru ar skābekli. Tādā gadījumā, ja ārpusē tas gaiss būtu pārāk piesārņots, tiktu aizvērsts ciet vārsts, un gaiss riņķotu tikai pa iekšējām caurulēm, un viņu bagātinātu ar skābekļa baloniem, kas ir tādā telpā. Nu, ko tu, Andri, saki, patvērtni nesam apskatījuši? Atgriezīsimies šeit vēlāk. Stundiņas. Nu, labi, 3 vai 4. Mums patika šo patvērtni apskatīt. Jā. Kā jums patika? Jums arī gan jau patika. Nu, ir jāspiež zem video uz I like. Noteikti sekojiet mums Twitterī. Spiediet I like Facebook lapai. Noteikti pievienojieties domu biedriem. Ja jūsu teritorijā ir tukšs bunkurs, kas ir aplūdzis un kurā ir dīzeļa ģenerators, mēs to pa brīvu varam atsūknēt. Šobrīd dosimies ārā. Atgriezīsimies iespējams vēl kā citreiz šeit. Droši vien atkal būs nepieciešams atsūknēt, bet nu jau mums pieredze tajā būs. Un tad jau skatieties mūs citreiz, citu video. Atkal no kāds patvērtnes, ēkas, mājas, rūpnīcas, torņa. Tiekamies!